Labdieniņa visiem! Šodien gribētu parunāt par acīm, tā teikt, par mūsu dvēseles spoguli, par tuvredzību, par tālredzību, acu muskuļu paralīzi, acu pamatnes pārkaļķošanos, asinsvadu plīsumiem un vēl daudzām lietām. Kas ir pie vainas un kurā virzienā jums strādāt. Vispār un ap to, kas ir palīdzējis man un kas varbūt arī, ja jūs to uztversiet un sapratīsiet, palīdzēs arī jums. Tātad ņemam savus popkornus, liekam austiņas un aiziet. Acu funkcijas traucējumus izraisa sevi žēlošana, un tā ir gan lokāla, gan vispārīga iedarbība. Izskatīsim tās. Pirmā redzes pasliktināšanās ir sevis žēlošanas lokālās sekas, kas rodas no tā, ka no ziloņa uzpūšat mušu. Jo vairāk vispārīgo uztverat personīgi, jo vairāk tas jums ir kā skabarga acī, un jo mazāk jūsu acis saskata tālāk par degungalu. Otrais dzīves spēka samazināšanās ir sevis žēlošanas vispārīgās sekas, kas rodas no tā, ka no mušas uzpūšat ziloni, jo vairāk attiecības pret sīkumiem ar traģisku pārspīlējumu, jo mazāk jums ir dzīves spēka, kas palīdz kaut kur nokļūt vai kaut ko sasniegt. Redzes pasliktināšanās var būt patstāvīga, taču arī saistīta ar citām slimībām. Tām, kuram principiāli nepatīk raudāšana, acis pēc raudāšanas ir nepatīkami sarkanas un uztulkušas. Un tā kā acis ir mūsu dvēseles spogulis, tad jo vairāk citi sevis žēlotāji jums nepatīk, jo sarkanākas kļūst jūsu acis tikai no citu raudāšanas, rūkšanas vai neapmierinātības. Ja esat sevis žēlotāja upuris, tad katra asara pazemo jūs, un acis no dažām asarām var iekaist, jo pazemojums rada šo iekaisumu. Jo vairāk ienīstat savu pazemojumu un negribat to redzēt, jo ātrāk iekaisums pāraug kādā citā smagākā slimībā, kas atņem jūsu vēlmēm acu gaismu. Ja esat spiesti vai paši spiežat sevi raudzīties uz sevi žēlotājiem un paciest viņus ar labu sejas izteiksmi, tad tas ir tāpat kā acīs esoša šķidruma sapresēšana līdz koka blīvumam. Koks ir koks, un koks cilvēkā simbolizē dvēseliskā līmeņa labumu, jeb dvēselisko trulumu. Labam cilvēkam ir iespējams paciest slikto un savu trulo vienaldzību. Paši jūs neuzskatāt sevi par truliem, jo patstāvīgi nodarbojaties ar sava labuma apliecināšanu, taču ķermeni jūs neapmānīsiet un ķermenis zina patiesību. Ja nesakārtoties sīkumi, izsauc asaras un traucē, taču jūs negribat, lai tādēļ izraisītos strīds, tas nozīmē, ka negribat kļūt par sliktu cilvēku un rezultāts ir redzes traucējumi. Sīkumu saskatīšanas asums mazinās un cilvēks lasīšanai un rokdarbiem izmantos brilles. Tādēļ tuvumā redzēšanas samazināšanās, kura it kā šādu cilvēku psihes audzēšanai tiek dēvēta par tālredzību. Padomājiet, cik lepni ir būt tālredzīgam un cik pazemojoši un apkaunojoši ir būt tādam, kas neredz tālāk par savu degungalu. Tieši pretēji ir tuvredzība. Tas ir jauniešiem raksturīgs redzes traucējums. Ja kādam saka, ka viņš neredz tālāk par savu degungalu, tas norāda uz egoismu un ir īpaši aizvainojoši. Un tad jaunais cilvēks vēlas būt labāks un mazāk atzīst, ka viņam no dzīves viedokļa nav prasmes redzēt tālumā, un jo bezcerīgāka ir viņa brīļu mīnusu samazināšanās. Brīļu mīnusi nepalielinās tiem, kuri attīsta savu piesardzību. Pienākuma sajūtas audzēšana iedarbojas tieši pretēji. Dzīves gaitā, kad jaunība kļūst par vecumu, tad mīnusa brillēm pievienojas plusa brilles. Plusa brilles ir raksturīgas vecāka gada gājumam, piemēram, sievietēm piemīt dabiska nenoteikta piesardzība, jeb garīgā tālredzība. Bet vīrietim piemīt dabisks konkrētu secinājumu izdarīšanas spējas un mērķiecīga laicīga tuvredzība. Mātes sevis žēlošana un žēlošanās mātes dēļ rada bērnam tuvredzību, jeb tālredzības traucējumus.
ja māte tēlo mocekli, kas cieš tēva dēļ, un bērns uzskata to par patiesību, tad bērns nemaz nevēlas redzēt vīriešu pasauli, un viņš neredz ne tālu, ne tuvu. Pieauguša cilvēka sievišķīgā sevis žēlošana un sieviešu žēlošana dara to pašu. Viņu acis bojā vēl tas, ka žēlojot sievietes un sieviešu asarās vainojot vīriešus, viņi grib apliecināt savu materiālo gudrību un vīrišķīgo piesardzību. Sievietes grūtnieces dvēseles miers un dzīves prieks nodrošina veselu bērnu piedzimšanu. Sieviete, kas grūtniecības un dzemdības laikā sevi žēlo, rada bērnam tuvredzību, kas dzīves gaitā, redzot mātes asaras, tikai aug. Ja mātes acis principā visu laiku ir slapjā vietā, bet viņa tajā nevaino vīru, tad bērnam ir labas attiecības ar savu tēvu, un bērns saglabā spēju redzēt tuvumā. Tātad mātes un sieviešu žēlošana padara garīgu tālredzību par laicīgu tuvredzību. Tēva sevis žēlošana un tēva žēlošana rada traucējumus bērna redzēji tuvumā. Viss, kas atrodas acī tuvāk, šķiet lielāks, tas nozīmē, ka mazais ir liels, jo nesvarīgāks tēvs ģimenē ir nostumts malā, jo mazāk svarīgi ir laicīgie sīkumi, no kuriem sastāv lielās lietas. Tās var šķist tik mazas, kad nemaz nav redzamas. Ja ar plusa brillēm zvaigznes vairs nav redzamas, tad laicīgos sīkumus esam padarījuši par garīgiem sīkumiem. Ja turpināsim darīt šo kļūdu, brīļu stiklu plusi palielināsies. Ja uzskatīsiet vīriešus sev apkārt un plašajā pasaulē par nožēlojamiem un jums radīsies izmisīga nevēlēšanās redzēt tās lejupslīdi, tad nebrīnieties, ka jūsu acis it kā bez iemesla pēkšņi vairs neredzēs. Tātad tēva un vīriešu žēlošana padara garīgu tuvredzību par laicīgu tālredzību. Dzīve sākās no sīkumiem, bez kuru iepazīšanas nevar nonākt pie lielām lietām. Jo vairāk ap bērnu ir tādi cilvēki, kuriem ļoti rūp sīkumi, jo vairāk viņiem rodas piespiedu vēlme sakārtot visus šos sīkumus, un jo vairāk viņiem ir iemesls padarīt sevi trulu jeb aklu attiecībā pret tiem. Pretējā gadījumā nemaz nevar nonākt līdz viņa dzīves sīkumiem. Jaundzimušais ar šādiem stresiem raugās it kā tālu projām, un tā kā viņš nepievērš uzmanību tuvumā esošiem objektiem, viņš tiek uzskatīts par aklu. To, ka tālumā viņš varbūt redz ļoti labi, nezina neviens. Jaundzimušajam skatīšanās tuvumā ir svarīgāka, jo redzot šīs mazās lietas un mācoties ar tām rīkoties, attīstās bērna smadzenes. Sīkumi summējas kā lielas lietas, un bērns, kas iepazīst sīkumus, iemācās pazīt arī lielās lietas. Par bērna redzi tuvumā jārūpējas jau pirms bērna ieņemšanas. Tas nozīmē, ka gan mātei, gan tēvam savstarpēji palīdzot kā cilvēkiem, tā kā jāizved tēvs no nožēlojamās situācijas. Jāzina ir tas, ka nevienu vīrieti nekad nedrīkst žēlot. Cilvēkam ir jājūt līdzi. Ja tas nav saprasts un bērns piedzimst ar redzes traucējumiem, tie galvenokārt un var būt tikai redzes traucējumi tuvumā. Tas nozīmē, ka vecāki nedrīkst sākt žēlot sevi vai bērnu, atbrīvojot sevi žēlošanu un nožēlojamo situāciju. Un bērna redzi noteikti var uzlabot. Tūlīt pēc piedzimšanas spēja redzēt jaundzimušie, ar kuriem ir runāts visu grūtniecības laiku, kā ar līdzīgiem cilvēkiem un gaidītiem ģimenes locekļiem. Diez vai viņiem kaut kas nav kārtībā. Parasti bērni sāk fiksēt skatienu, jeb mērķtiecīgi skatīties 1 mēnešu vecumā. Vai arī redzēt, tas ir atkarīgs gan no bērna garīgās pagātnes, gan no vecākiem. Atbrīvojiet skumjas un žēlošanu, kas grūtniecības un šo mēnešu laikā ir bijušas, arī tad, ja jūsu bērns vēl ir ar veselām acīm. Viss, kas ir bijis, iedarbojas arī uz viņu. Tas, kas vēl nav izpaudies, tā ir cita lieta.
Ja atbrīvojat savu sevis žēlošanu, jūs palīdzat atbīdīt sava bērnu acu saslimšanu nenoteiktā nākotnē. Sevis žēlošanas traucēts cilvēks, kas vēlas un spēj stāvēt pāri asarām, padara savas asaras par augstu un cietu akmeni. Tas nozīmē spēj neraudāt, redzot kādu raudam. Taču to, kāpēc raudātāji ir sākuši raudāt viņu acu priekšā, šī akmenī pārvēršana nepalīdz saprast. Redzes funkcija ir atkarīga no acu muskuļu nervu jūtīguma, citu acaudu nervu jūtīguma un to nerviem, kas savieno acis ar centrālo nervu sistēmu. Acu muskuļu jūtīgums samazinās no tā, ka cilvēks padara sevi trulu pret to, ko negribas redzēt vai ko ir kauns skatīties. Rezultāts ir tāds, ka lielais vairs nav liels un mazais vispār vairs nepastāv, tālais vairs nav tāls un tuvumā vispār nav nekā. Pilnīga nevēlēšanās redzēt savus tuviniekus neļauj redzēt tuvumā. Neviens vienkārši tāpat vien nepārstāja gribēt redzēt tuviniekus. Tikai tad, kad mīļie tuvinieki ir noveduši pacietību līdz galējai robežai, tad var rasties šāda nevēlēšanās. Cilvēks nevēlas redzēt, jo ir bezpalīdzīgs šo problēmu risināšanā, vai viņš nesaprot, ka viņam pirmkārt nav vajadzīgs un otrkārt nav iespējams atrisināt citu garīgās problēmas. Tās vajag un ir iespējams iepazīt savai attīstībai. Ja vēlme redzēt, lai būtu labs, un nevēlēšanās redzēt, lai būtu labs, sacenšas savā starpā, tad acīs ir spriedze. Varbūt patstāvīga spriedze, pie kuras pierod tā, ka citādi dzīve nemaz nav iedomājama. Ja cilvēks nogurst un nespēj vai negrib, tad saprot, ka redze ir pasliktinājusies. Daži cilvēki vēl cenšas saspringt, lai redzētu, bet daži atmet ar roku un labāk uzliek brilles. Uzliek brilles un tālāk audzē tādus pašus stresus. Viņš taču redz to atkal, un situācijas, kas rada stresus, jau nekur nav pazudušas. Ar brillēm tiek palielināta problēma, kura bez brillēm vairs nebija redzama. Tāpēc šī nevēlēšanās to redzēt strauji palielinās. Pārāk liela spriedze, kas tagad nospriego ne tikai acis, bet arī galvu un kaklu, ir ievērojami bīstamāka no dzīves saglabāšanas viedokļa. Ķermenis zina, kas un cik daudz viņa draugam cilvēkam šajā dzīvē vēl ir jāizdara, un cik daudz tam jālieto smadzenes un palīdz viņam izkļūt no šīs situācijas, uzdāvināt viņam slimību, kas netraucē dzīvot un mācīties. Tas, kurš dziļi pārdomā lietu, saprot, ka šī slimība viņam bija nepieciešama. Pateicoties tai, viņš palika par cilvēku, nekļūstot par dzīvnieku. Piemēram, ja katru dienu no rīta līdz vakaram esat spiests redzēt savu patstāvīgi raudošo māti, kurai nav citu problēmu kā vien sevis žēlošana, jo jūs esat patstāvīgi atrisinājuši visas viņas laicīgās problēmas, tad jums var rasties labās acu muskuļu paralīze. Plaksniņš kā aizskars karājas acu priekšā, un brilles šeit nelīdzēs. Jūsu vēlme būt labam bērnam, jo kas lai zina, cik ilgi māte vēl nodzīvos, ja, apspiež jūsu vēlmi ļauni izbļaut patiesību mātei tieši sejā, lai viņa beidzot pārtrauc ar asarām graust jūsu dvēseli, jeb bezjēdzīgi apainot, un principā rezultāts ir rokā. Inteliģents ļaunums, kuru būtu vajadzība atbrīvot, iedarbojas kā inde, kas radīja acu muskuļu paralīzi. Ja jūs būtu ievērojuši pirms tam jūtamo smagumu sajūtu, nogurumu, raupju daudzīšanos vai raustīšanos acīs un plakstiņos un izdarījis secinājumus, nelaime nebūtu atnākusi. Ja izlabojat savu kļūdu, tad paralīze pazūd. Ja šī problēma ir ilgusi gadiem, tad attiecīgi ar sevi būs jāstrādā pastiprināti un ilglaicīgi. Problēmu, kas sākusies jūsu iepriekšējā dzīvē, pastiprina māte, tālāk sieva, meita un sieviešu dzimums.
Nav nemaz tik svarīgi, no kā ielīst pēdējais piliens kausā. Ir svarīgi, lai jūs saprastu, ka tā ir jūsu dzīves līdz galam neapgūtā mācību stunda. Tieši analoga problēma ar tēvu, vīru, dēlu un vīriešu dzimumu rada kreisās acs muskuļu paralīzi. Muskuļu paralīze pati par sevi vienmēr ir nervu vai nervu centru bojājums, un nervi vienmēr ir saistīti ar minerālu vielmaiņu. Vairāk par asarām ķermenis minerālu vielas izdala caur sviedriem. Īstais asaru daudzums noregulē normālu minerālu vielu saturu acīs, bet pārāk daudz asaru izslauc acu nervus no minerāliem tukšus. Muskuļu jūtīgums ir atkarīgs no muskuļu esošā šķidruma daudzuma un kustīguma. Par normu lielāks vai mazāks šķidruma daudzums traucē kustīgumu. Atbrīvojiet sevi žēlošanu. No jums izplūdīs arī citi stresi, kas ir kaut vai nedaudz saistīti ar sevi žēlošanu. Saprotiet, ko sevi žēlošana jums nozīmē, un sapratīsiet, ka ķermenī patiesībā nav vietas, kurā neizpaustos sevi žēlošanas iedarbība. Tā kā minerālu vielu daudzums ir atkarīgs no šķidruma kustības, tad patstāvīgam raudātājam acīs ir patstāvīgi vairāk ūdens nekā nepieciešams, un minerālu vielu ir mazāk nekā vajadzētu. Ūdens tiek glabāts it kā katram gadījumam, jo kas zina, kad atkal asaras būs vajadzīgas. Tā kā asaras izskalo ārā minerālu vielas un katram kristālam ir attiecīgas dzīves patiesības enerģija, tad attiecīgā minerālu vielas kristālu mazais skaits liecina, ka cilvēkam attiecīgā dzīves patiesība nav vajadzīga, jo viņš vēlas ar asarām apliecināt, ka viņš ir nelaimīgs. Lai citām ķermeņa daļām nepietrūkt minerālu vielas, tad ķermenis ierobežo šo minerālu vielu padevi acīs. Ieradums raudāt funkcionē refleksu līmenī, tāpēc, ja raudātājs attiecīgajā brīdī neraud, tad viņa acīs un tālāk jau rodas pieplūduma sajūta, kas liek viņam atkal sākt raudāt. Elektrības vadi ir labi elektrības vadītāji. Ūdens arī vada elektrību, bet ne tik labi. Tas vada elektrību, bet ar to nevar vadīt elektrību. Tam nevar uzticēties un ticēt. Tas nozīmē, ja cilvēkam nav ticības, tad viņam nevar ticēt vai uzticēties, jo viņš neredz pasaules lietas tādas, kādas tās ir. Šajā žēlošanas brīdī viņš redz visu, kas nav vajadzīgs, taču neredz to, kas būtu vajadzīgs. Sākumā šāda cilvēka redzes laukā ir mazas un nepastāvīgas tukšas vietas, kas padara redzi tā kā miglainu un neskaidru. Tad atbilstoši cilvēku uzmācīgajiem idejām tās pamazām fiksējas noteiktā vietā. Tas nozīmē, ja cilvēkam sākumā kaut kas paliek starp acīm, tad vēlāk viņš vairs nemaz nav spējīgs to redzēt. Viņam tas it kā neeksistē un viss. Spītīga, garīgā noliekšana kļūst par fizisku redzes traucējumu. Garīgs akļums kļūst par fizisku. Tam, kurš grib stāvēt pāri asarām, lai tas maksā, cik maksādams, acīs ir it kā neredzama prese, kas izspiež ūdeni, atstāja tikai pamazām ar viens acietējušu akmeni. Tas nozīmē acu sklerotiskās izmaiņas, kas sākumā ir irdenas un vēlāk kļūst ar vien cietākas. Taču acu izpratnē tas nozīmē akluma iestāšanos. Graužoša sajūta acīs norāda uz nemanot radušos pārāk lielu izžūšanu. Acu izžūšana ir kauns redzēt. Ja to nesaprot pareizi un apspiež ar zālēm vai apmāna ar aizvietojošo ārsniecību, tā paplašinās acu iekšpusē. Aizvietojoša ārsniecība ir ziedes, eļas, mākslīgās asaras, arī hormonus saturoši acu pilieni, kas iespējams palīdz ļoti ātri. Dziļi acīs pārakmeņošanās nav jūtama
un arī ārsti pamana sklerotiskās izmaiņas tikai tad, kad tās jau ir stabili izveidojušās. Neviens ārsts piemin, ka izmaiņas radušās no neizraudātām asarām. Pacienti nesaprot to pareizi. Lepnība par spēju stāvēt pāri asarām ir tik laba lieta, ka par to tiek runāts jebkurā iespējamā gadījumā, nesaprotot, ka sekas var būt aklums. Vienas un tās pašas kļūdas pastāvīga atkārtošana taču ir stresa audzināšana. Pārāk liela minerālu sakrāšanās acīs rada nerva impulsu pārsūtīšanas traucējumus, jo nervu impulsiem arvien vairāk jākustas kā pa akmeņiem. Tas nozīmē kristālu uzkrāšanās, ir dzīves patiesības sakrāšanās un palikšana, kas kļūst par savas taisnības pieprasīšanu. Tāds cilvēks tic tikai savām acīm, kas redz dzīves ārējo formu. Acu slimību hronisko izmaiņu procesos ievērojamu lomu spēlē kauna sajūta. Piemēram, kauns raudāt rodas bērnam, kura māte, dažreiz arī tēvs, ir bijis raudulīgs. Raudāt tas nozīmē līdzināties mātei. Viņa acis var būt pilnas kauna no domas vien, ka citi varētu redzēt viņu raudam. Žēlošanās izpaužas kā bezpalīdzīga gaušanās, nīdēšana, purpināšanā ar visa veida traģiskiem pārspīlējumiem. Tas, kuram nepatīk šāda uzvedība, neļauj sev šādi uzvesties. Viņš apspiež savu žēlumu un aptaukojas. Šādi klusējot izpaužas bērnišķīga, bezpalīdzīga pašaizsardzība. Tas, kurš neļauj sev uzbaroties, jo baidās no aptaukošanās vairāk nekā no nāves, iznīcina savu resnumu pirms tas paspēja rasties. Kauns noblīvē enerģijas nāves blīvumā. Ūdens dzēš uguni, apkaunošanas skumjas dzēš dzīves uguni. Pašsaglabāšanās instinkta ierosmē, paskatoties uz raudātāju, kādu brīdi var sajust, kā niez dūres. Nespēja raudāt nemanāmi ir pārtapusi agresijā un nežēlībā. Vēlme būt labam, inteliģentam, pieklājīgam apspiež ar nežēlību un var pāraukt tādā pārakmeņotā enerģijā, ko par šo cilvēku nevar pateikt neko citu, kā vien to, ka viņš ir piemineklis. Cik viegli ir dzīvot ar tādu cilvēku, spriediet paši. Sklerotiskas izmaiņas var būt priekšpusē, tostarp lēcā, acu pamatnē un visā acī. Lēcas pārkaļķošanās jeb glaukoma rodas tad, kad cilvēks vēlas stāvēt pāri skumdinošiem sīkumiem kā virspusīgām lietām. Jo pārliecinātāks cilvēks ir par savu pasaules uzskatu pareizību, jo bezcerīgāka ir viņa glaukomas prognoze. Ja acu pamatne ir kārtībā, tad ķirurģiska lēcas izņemšana ievērojami uzlabo redzi, taču pasliktinās to audu darbība, kas atspoguļo dzīves sīkumus, piemēram, attiecīgos stievās zarnu, pēdu, roku un smadzeņu centrus. Fiziski pēc lēcas izoperēšanas slimnieks tiek labāk ar sevi galā, taču garīgi, jeb ar citiem cilvēkiem, viņš tiek galā sliktāk. Acis ir cilvēka spoguļi, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Izmaiņas acīs pauž izmaiņas visā ķermenī, vēl ilgi pirms pašas acis saslimst. Acu pamatnes pārkaļķošanās, jeb skleroze, rodas tad, ja cilvēks skums pēc savas dzīves galvenajām, jeb īpaši svarīgajām lietām, kas patiesībā arī ir svarīgas, taču viņš vēlas vīrišķīgi stāvēt pāri skumjām. Tas nozīmē, ka acu pamatnes filigrānie, maigie un jūtīgie audi kļūst par cietiem akmeņiem. Acu pārkaļķošanā ir lepošanās caur asarām, sevis uzskatīšana par labāku, patstāvīga norādīšana uz citu sliktumu, citu kaunināšanu par to. Zinot un baidoties no savas vājības, tāds cilvēks vēlas, lai otrs vai citi viņam blakus būtu stipri. Redzot to, ka citi ir vājāki, viņš var pat tā sadusmoties, it kā no acīm nāktu uguns. Histēriskas dusmas
šādiem cilvēkiem ir dabiskas un tām būtu jāliek viņiem domāt, taču neliek. Pieredums redzēt citu mazās kļūdas, taču neredzēt savas lielās, neļauj šaubīties par savu taisnību. Jo līdzsvarotāks tāds cilvēks cenšas izskatīties, jo sprādzienbīstamāks viņš ir iekšēji un jo bīstamākas ir viņa dusmas. Lai patiktu pasaulē, viņš apspiež sevi un pilienu pa pilienam sakrāja stresu, taču mājās nevar apstāties. Ja mājās attiecības būtu kārtībā, tad dzīves biedrs, bērni vai vecāki nekļūtu par atmaksas mērķi. Tā kā viss sākās no mājām, tas arī beidzas mājās. Tajā, ko neizdodas dabūt no pasaules, beigās ir vainīgas mājas un dusmas, kas no ilgstošās apspiešanas un pāraugšanas nežēlībā rada vēlmi sāpīgi pārmācīt vainīgo. Atriebības enerģija rada asins izplūdumus. Acu pamatnes asinsvada jeb tīklenes plīsuma rezultātā radies asins izplūdums padara aci aklu. Mūsdienu acu ķirurģija gan dara lielus brīnumus, taču dzīve rāda, ka tam, kuram reiz ir gadījies plīsums, tas var rasties atkal. Taču tikai daži izdara pareizos secinājumus jau pirmajā reizē. Parasti cilvēki, kuri pēkšņi ar vienu aci kļuvuši akli, noliedz savu sadusmošanos, jo viņi to neatceras. Tāpēc, ka domās izkalts atriebības plāns, kas naida lēkmē sastādīts un varbūt nekad netiks realizēts, netiek ņemts vērā. Strīdā vai kautiņā var dabūt zilumu zem acis vai izsist aci, bet tīklene paliek vesela. Ja cilvēkā nav attiecīgā stresa, pēc viņa domām pēkšņa akluma iestāšanās pilnīgi mierīgam cilvēkam nobaida viņu tik briesmīgi, ka viņš neatceras neko, kas noticis iepriekšējā dienā. Tīklenes plīsums bieži rodas naktī, jo dusmošanās nogurdina un cilvēks dodas gulēt. Miegs nevar atnākt, kamēr sirds nav nomierinājusies. Sirds, kas augst atriebību, nomierinās tikai tad, kad cilvēks ir ar gara acīm iedomājas atriebības izpildi. Šādi cilvēki aizmieg kā vērsis asinīm pieplūdušām acīm, kurš ar acīm neieredz savu mocītāju un plānais asinsvads neiztur asins pieplūdi un pārplīst. Ilgošanās pēc atriebes nav vienkārša sadusmošanās, tas ir naids. Ienīšana caur acīm padara aklu. Iešana gulēt dusmīgā noskaņojumā vispār ir bīstama. Jo vecāks cilvēks un slimāks cilvēks, jo bīstamāk. Ja cilvēks, kurš no naida sprākst pušu aizmiega un vēlas, lai viņš vairs nesagaidītu rītu, tad viņa sirds no slikta vēlēšanas sev nomierinās tā, ka viņš pilnībā neiegūst vēlamo, taču kāds no tuviniekiem gan var iegūt, piemēram, tīklenes plīsumu. Ar vienu aci viņš vairs neierauga rītu vārda tiešā nozīmē, asinsvads var pārplīst arī galvā, tad viņš tiek paralizēts, un paralizēta cilvēka redze tāpat ir visai krēslaina. Ja šāda situācijā cilvēks tūlīt no rīta sāktu domāt, ko viņš ir izdarījis nepareizi, tad slimība tūlīt sāktu uzlaboties. Ārsti izdarītu savu daļu, un viņš pilnīgi atvesaļotos un nekad vairs nenonāktu tādā situācijā. Bet parasti cilvēki uzvedas pretēji. Viņš sāk raudāt un paliek raudam. Ja neizraud, tad bēdājas iekšēji. Ar apkārtējo labdaru palīdzību visu vēl ātrāk var pavērst uz slikto pusi. Patstāvīgs prieks raugoties uz citu cilvēku ciešanām un skumjas par to, ka savas ciešanas no tām nemazinās, var radīt acu vēzi. Sevis žēlošanas vispārīgās sekas ir dzīves spēka vispārīga samazināšanās. Nespēja dzīvot, vienkārši sakot, bezspēcība. Cilvēks, kas stāsta, ka viņam nav spēka, ir norūpējies par sevis žēlošanu. Iemāciet viņam atbrīvot sevis žēlošanu un jebkurā gadījumā izvairieties, piespiest viņu mācīties. Sevis nostādīšana cietēja lomā stresos dzīvošam cilvēkam ir raksturīga. Neprotot saskatīt kļūdas sevī, viņš prot tās saskatīt citos un apkārtējā dzīvē kopumā.
Ja kāds raud, tad arī citiem acīs var parādīties asaras un palikt vājas kājas. Taču šīs lietas savstarpēji netiek saistītas. Ja atrodas kāds, kuram tā nenotiek, tas tūlīt ir slikts cilvēks, kurš nav līdzjūtīgs. Dusmīgs vērtējums padara vērtētāju kājas no jauna stipras, tāpēc secinājums netiek izdarīts. Sevis žēlošana var būt akūta un īslaicīga, tad mazāk akūta, bet patstāvīga un hroniska vai kombinēta. Izskatīsim sīkāk. Akūta sevis žēlošana izpaužas kā akūta vājuma lēkme vai pat ģīboņi. Tikai no domas, cik labi viss ir citiem un cik slikti ir man, var sabrukt. Piespiedu stāvēšana nevēdinātā telpā var izraisīt ģīboni tikai no domas, ka šeit būs jāstāv ilgi. Dažiem baiļu komplekss no slēgtām telpām ir jau tik liels, ka no domas vien paliek slikti. Vienlaikus tas pats cilvēks var stāvēt rindās pēc kādas iekārotās lietas tādā apgarotībā, ka viņam pat neienāk prātā, ka tā ir tā pati stāvēšana neviedinātā telpā. Svarīgi ir viņam to neatgādināt, savādāk no briesmu apziņas vien viņš var atkal noģīt. Tālāk, hroniska sevis žēlošana padara cilvēku vāju, bezcerīgu, bezspēcīgu. Neko negrib, neko nevar, neko nedabū, taču, ja pats ļoti grib, tad dabū visu. Bieži gadās hroniska sevis žēlošana, kur cilvēks stāsta, ka negrib, nespēja un nedabū, bet vienlaikus patstāvīgi darbojas tieši pretēji saviem vārdiem. Tā ir izmisuma sevis žēlošana, kas pievelk līdzīgos un kuras dēļ rodas asi strīdi. Sevis žēlotājiem tieši tas arī ir vajadzīgs, jo tad viņš var atkal kādu laiku godīgi ar iemeslu raudāt. Sevis žēlotājs visu redz caur sevis žēlošanu un tāpēc nekad neatzīst, ka viņa vārdi un darbi ir pretrunā. Ar savu raudāšanu viņš provocē cita sevis žēlošanu un cita enerģija tiek izsūkta kā ar vakumu. Hronisks sevis žēlotājs var kā zirneklis ievilkt visus savus tuviniekus savā tīklā un kā vampīrs principā viņus izsūkt tukšus. Viņš to nedara apzināti vai ar nodomu, to dara viņa sevis žēlošana un citiem, kuri ļāvās šai provokācijai, jācieš savas nemākulības dēļ. Un kombinētā sevis žēlošana sastāv no akūtas un hroniskās žēlošanas. Hroniskā sevis žēlošana laiku pa laikam pamanāmi akūtas sevis žēlošanas tādas kā lēkmes, kas nobaida tuviniekus, un šādā brīdī sevi žēlojošs cilvēks saņem to, ko grib. Tā var būt uzmanība, rūpes, kāda vainošana, arī materiālās lietas, ar kurām tuvinieki, kas jūtas vainīgi, tad izpērk savu vainas apziņu. Sevi žēlošana vienmēr raud, ka kādā nav līdzjūtības, jo viņa saskata citos sevi, bet sevi žēlošanā nekad nav līdzjūtības. Dzīvē divas lietas vienlaikus dabūt nevar. Viss nāk secīgi. Raudātājs nodarbojas ar raudāšanu un vienlaikus nav iespējams just ko citu. Jo biežāk cilvēks raud, jo nežēlīgāks viņš kļūst un iznīcina sevī līdzjūtību. Citu kļūdas, tostarp līdzjūtības trūkumu, viņš attiecīgi sāk saskatīt daudz labāk. Uz neraudātājiem viņš skatās kā uz briesmoņiem, bet par raudātājiem saka, ko viņš nīd, pašiem nav nekādas vainas, jo sevi žēlotājs pēc savām domām ir pats lielākais cietējs. Žēlotāji žēlo sevi un pieprasa līdzcietību no citiem, bet nežēlotāji jūt līdzi citiem un nejūt līdzi sev. Atcerieties, ka žēlošanas brīdī mēs visi esam žēlotāji un nežēlošanas brīdī nežēlotāji. Visos cilvēkos pastāv šīs enerģijas, tikai konkrēta stresa lielums nosaka sekas. Tāpēc katru reizi paprasiet sev, ko šis stress man nozīmē. Izdariet secinājumus un atbrīvojiet stresu. Īpaši liela sevis žēlošana ir raudu sievas.
jo tās vēlas aktīvi vainojot citus, parādīt savu šo lielo nelaimi. Šī lielā sevi žēlošana ir arī aptaukojušās sievietes, jo pasīvi jūtoties vainīga parāda citiem savu nelaimi. Bet patiesībā abas nodarbojas ar pašaizsardzību, jo ir bezpalīdzīgas pret saviem stresiem. Viņas cenšas no dzīves izkaulēt vieglāku sodu. Īsumā sakot, var teikt, ka sevi žēlotājos ir mazāk stāvošas sevi žēlošanas enerģijas nekā nežēlotājos. Skumju apspiešana var būt tik ekstrēma, ka cilvēks cieš no nespējas raudāt. Reizēm var būt pat vitāli nepieciešams izraudāties, izkliegt, izbļaut, taču asaras nenāk. Tādā cilvēkā skumjas ir kļuvušas par nežēlību. Kāds varbūt gribētu piebilst, ka nekad nav jutis pret kādu nežēlību un pat mušai nevar nodarīt pāri. Citiem varbūt neesat darījis, bet sev gan. Resns cilvēks var sevi un savas vajadzības pilnīgi sadistiski noklusēt. Galvenais, lai citiem ir labi, ar savu šo patstāvīgu pašuzupurēšanos. Jūs esat nežēlīgi pret sevi. Jūs baidāties un neciešat asaras. Tāpēc cenšaties principā paredzēt problēmas, cenšaties prognozēt, kad, kas un kāpēc varētu nākt pie jums, lai uzbāztos ar savām asarām. Jūs lienat vai no ādas laukā, lai jau iedīglī ar šķietamu mieru un vieglumu apmierinātu viņu vēlmi. Rezultāts ir tāds, ka viņš nenāk gribēt no jums to, ko esat izdarījis. Viņš nāk pieprasīt jau nākamo pakalpojumu. Turklāt vienmēr tad, kad jūs domājat, ka tagad gan visam būtu jābūt kārtībā. Ja viņš neiegūst vēlamo tūlīt, tad viņam ir tiesības principā iespļaut jums sirdī, taču sirds jums ir maiga. Cilvēks, kas izcīnās tukšs, jūtas slims, viņam ir vajadzīga atpūta un klusums, lai nodarboties ar sevi, taču, ja viņš ir darbaholiķis, tad viņš par to pat neiedomājas. Un pat, ja iedomājas, tad neiedrošinās atļauties atvaļinājumu, vainas apziņa neļauj. Šīs navīgās bailes, lai sevis un citu priekšā uzstātos kā drosminieks, liek viņam kaut ko darīt. Ja viņš nav sācis pilnībā noliekt nāves bailes, tad viņš pilnībā izslēdz saslimšanu un dodas pie ārsta. Pēc ārsta izmeklējumiem ārsts pasaka, ka tur viss ir ok un cilvēks ir vesels. Šo secinājumus ārsts var pavēstīt gan emocionāli, neitrāli vai priecīgs, vai varbūt stingri un prasīgi, atkarībā no tā, kā ārsts attiecas pret šo slimnieku un viņa sūdzībām. Kaut arī ārsta attieksmi nosaka pats slimnieks. Ārsts nomierina, ka jūsu veselība ir kārtībā, strādājiet tālāk, bet par to, ka cilvēks ir garīgi nomākts, nerunā ne ārsts, ne slimnieks. Pēc kāda laika pacients var nomirt un jautājums, kāpēc? Jo viņš taču bija vesels. Tas tikai tāpēc, ka cilvēks gaidīja izpratni un līdzjūtību, gaidīja, ka cilvēks pamanīs viņa labo gribu, ka citi par viņu parūpēsies tāpat kā viņš. Gaidīja, kad ārsts pateiks, tu esi noguris, kļuvis par robotu, atvelc elpu, tev vajadzīgs atvaļinājums. Vislielākais un spēcīgākais pienākuma apziņas pilnais cilvēks, kas dala citiem šādus padomus, no otras puses ir kā vismazākais un bezpalīdzīgākais bērns, kuram nepieciešama kāda pārliecinoša, konkrēta un nesautīga pavēle. Pēkšņi sevis žēlošana par to, ka pavēle netika saņemta, var izdzēst dzīvību. Ja krīzes brīdī cerība kļūst par bezcerību, ka par tevi raizējas, ka tevi mīl, ka tevi par kaut ko uzskata, tad vairs nav nozīmes ne godam, ne kaunam. Tad ir beigas. Tāpēc negaidiet, ka citi organizēs jūsu dzīvi. Ja gaidīsiet, tad arī paliksiet gaidot. Īpaši padomājiet par bērniem un atrodiet veidu, kā iemācīt viņiem izdzīvošanas principus tā, lai viņi pieņemtu šo jūsu mācību. Taču nekad nelūdziet bērniem, lai viņi jūs neapbēdinātu. Tā ir piespiešana ar sevis žēlošanu, kas rada pretēju efektu. Sevis žēlošana rada bezspēku un vainas apziņa
rada nogurumu. Mēs varētu būt laimīgi, taču neesam, jo gribam aizvien vairāk laimes un mīlestības. Mēs ļoti vēlamies, lai mums tas tiktu apliecināts un izmisīgi cenšamies apliecināt savu mīlestību citiem. Nesaprotot, ka tas nav iespējams, jo mīlestība ir garīga vērtība, taču pierādīšana ir īslaicīga darbība. No paradoksa, kuru sev izveidojot, mēs kļūstam bezpalīdzīgi, mēs nezinām, ko izvēlēties. Mēs neprotam saprast, ka izvēloties mīlestību, pierādījumi nav vajadzīgi. Darbs no tā neciestu. Tāpēc sargāsim un rūpēsimies par sevīm. Ceru, ka varēju jums sniegt nepieciešamo informāciju, lai jūs labāk izprastu gan sevi, varbūt citus, iedziļinoties sevi, apdomājat visu un varbūt kaut kas aizķersies no teiktā, un jūs sapratīsiet to, ka jā, tā varētu būt. Tā kā paldies, ka noskatījāties, un tiekamies citā video.